pāri. Tu pats esi pāri šai dziesmai ticis. Es teiktu tā, mēs sadzīvojam, vienkārši draudzīgi sadzīvojam. Tā dziesma sen jau vairs nav mūsu, viņa jāsaka, varbūt izklausīsies tā mazliet episki, bet viņa jau sen dzīvo tautā. Viņa šodien pats saņēmām vēstuli no viena deju kolektīva vadītāja, sveiki, mēs bērni gribam uztaisīt choreogrāfiju un gribam izmantot Kalniem pāri, bet mēs esam priecīgi. Izsaka tā dziesmā. Tā ir jūsējā. Public domain. Labi, mēs, protams, mēs gribam saņemt atalgojumu, ko pienākās no šīs dziesmas publikā izpildīt tā līdzīgi. Bet, ja viņi jūsu mērķi cels un jūs netaisaties, ģengāties vai kas, lūdzu, ņemiet un izmantojiet šo dziesmu, dziedāt, kaverējiet, taisiet choreogrāfiju, taisiet performance. Tas nekontrolējam vienkārši. Uzvaras, vai lieli upuri reizi, Kalniem pāri. Kā tu šo dziesmu sarakstīji? Kā tas notika? Tas bija viens no tiem ātrajiem gabaliem, vai tas bija gabals, ar kur bija jāmocās? Nē, tas bija gabals, kur principā 15 minūtēs gabals bija gatavs. Tas bija apmēram kāds 1-2 naktī. Bet uzreiz bija arī tas etniskais sākums? Jā, tas bija viss. Tas tieši tik ātri tas notika. Es nostājos vienu filmu, par kuru Lukš man vairs neļauj runāt, jo viņš saka, viņš man nerunās. Tā ir laba filma, tā es saprotu. Nē, tā ir bērnu pasaka filma, August Rush. Es neesmu viņu redzēju. Sirdsbalss, kaut kas tāds. Vienkārši iedvesmojoša filma, kur čāls vienkārši spēlēja, iemācījās spēlēt foršu ģitāru, un tas pat viss atdod vienkārši. Es izdeju pirmo reizi mūžā to tādu apzinātā veidā, to ķeltiskā skanējuma ģitāru, kā viņi izklausās. Un tas kaut kāds tas folciskais, tas etniskais, arī, ko tu minēji par tautsdziesmām, viss. Manī kaut kas tas saslēdzās un voilà. Pastāsti, cik vienkārši. Izrādās, ka tautai nekas vairāk nav vajadzīgs no poproka, kā tikai mudinājums iet Kalniem pāri. Līdzīgi kā prāt vētrē bija, esam un būsim tie labākie, un tā mēs varētu vēl meklēt. Tu jūti, ka cilvēki nāk uz koncertiem dabūt no tevis šo grūdienu, iet tālāk? Zini, koncertos varbūt tā teiksim, tā emocijas noformulējums no cilvēkiem tāds, paldies, ka uzlādējat, lai būtu spēks iet tālāk. Ir daudz saņemts vēstules, komentāri bijuši kādos sociālos, ka tiešām cilvēki atraksta tādu intīmu vēstuli atzīšanos, paldies, dzīvē bijis grūts brīdis, ir notikusi tāda nelaime, vai tas un tas ir bijis, un paldies par jūsu dziesmu vārdiem, par melodijām, kas iedvesmo dod spēku, un tas ir tā ir tā atgriezeniskā saite, ko tu saki, ka cilvēkiem mūsu muzika iedod grūdienu, lai spērtu soli vai beidzot pieceltos pēc kaut kāda smaga kritiena. Un tīri tādiem interesantām, mazliet smieklīgiem, bet rādītājiem par to, kāds koncerts bijis. Tas bija pirmā Soundpoets uzstāšanās I Love You Teltī, kā The Soundpoets. Kad, Pozitīvs festivālā viens draugs teica, zini, es redzēju pieaugušu vīrieti raudam pie jūsu koncertā. Es tad domāju, jā, vajag smieklīgi. Un visās šajos gados ir bijuši kā 3-4 precedenti, kad tiešām uztam cilvēki bez jokiem teikuši, kad ir vīrieši, ir redzēt vīrieši, kas raud mūsu koncertā. Un tas ir rādītājs kaut kādā ziņā par to, ko mēs izdarām ar savu muziku, kā mēs ietekmējam. Es nezinu, kāpēc, ko un kā, bet tā tad kaut ko mēs atslēdzam viņu emociju pasaulē, universā. Pāri tiem ar vienu soli.